tikai tad, kad es esmu padzīvojusi ārpus Latvijas, tad es sapratu, cik vērtīgas ir šīs lietas, un es apzinājos, cik svarīgi man ir Latvija. Atbraucot uz mājām, redzēju, kā man bērni pilnīgi izmainās, ka viņi sāk runāt latviski ar kādu. Tāpat kā mēs ar šīm 3 zvaigznēm demonstrējam to, ka mēs esam daļa no šīs sabiedrības, daļa no cilvēkiem, kas šeit dzīvo un kas nes šīs vērtības. Sveiciens visai Latvijas jaunatnes basketbola līgas plašajai saimei, spēlētājiem, treneriem, vecākiem, atbalstītājiem. Es saku droši vien, ka plašajā, jo tiešām šī būs saruna, kas sasniegs visus un kas būs aktuāli te visiem, neatkarīgi no tā, kādā statusā mēs sevi ieliekam, runājot par Latvijas jaunatnes basketbola līgu. Jo ir novembris, ir valsts svētku mēnesis un laiks, kad mēs ieviešam gan telpās dažādus šos dekors, gan paši iztaisnojam muguru, piespraužot sarkanbaltas, sarkanās lentītes, gan arī laiks, kad mēs satiekam draugus, satiekam ģimeni, un šeit arī liels paldies mūsu lieldraugiem Svetbankai par to, ka mēs šodien šajā svētku brīdī varam būt kopā ar jums, jūsu mājīgajās, svinīgajās arī telpās. Un jā, šis ir arī laiks, kad mēs vairāk nekā citos brīžos padomājam par to, ko nozīmē būt latvietim. Par patriotismu runā gan skolās ar grāmatām, notiek koncerti, gan arī runā ģimenēs par ģimenes tradīcijām, ietur kopīgas vakariņas. Un arī šodien mēs gribam parunāt par šo tēmu, bet no tādas sportistu puses. Par caur dažādiem stāstiem, emocijām, par sportu un dzīvi. Un sarunas laikā mēs iepazīsimies ar 3 cilvēkiem, kuriem visiem ir kas kopīgs, un tā ir šī oranžā bumba. Bet tas ir tāds, es gribētu teikt, tāds ļoti šaurs loks, kā skatīties uz šīm 3 personībām. Un tāpēc arī es gribētu iepazīstoties jau, gribētu, lai jūs atklājat, kas vēl ir tās šķautnes, kā jūs sevi iepazīstināt. Un viņam bija pirmais uzdevums, ja ienākot šodien šeit iekšā, viņi saņēma tādu kā cilvēciņu, kur mēs lūdzām papildināt, parādot šīs savas 3 lomas, gan Latvijā, pasaulē, arī jūsu pilsētā, novadā, ģimenē, jebkur. Tāpēc es lūkšu jūs gan parādīt to, ko jūs tur uzzīmējāt, gan pastāstīt par savām 3 lomām. Vanessa, mēs droši vien kā īsti džentelmeņi sāksim ar tevi un ļausim tev sākt. Jā, tā. Čau visiem, kas mūs šodien klausās, un es sākšu ar to, ka pirmkārt mani sauc Vanessa Jasa, un es esmu TTT Rīgas basketboliste, kā arī pārstāvu Latvijas sieviešu basketbola izlasi. Man ļoti patīk ceļot, un to var arī pārnest arī dzīvē. Ceļojot, man patīk iepazīt jaunas lietas, un es arī pieņemu jebkuru izaicinājumu, un jebkādas dzīves situācijas, kuras man ir jaunas, un kas man liek tā kā iziet no sava komforta zonas, un tad es izaugu. Un svarīgākais, ko es gribētu pateikt par sevi, es cenšos būt labs cilvēks, laba draudzene, laba meita, māsa. Un jā, tas būtu svarīgākās lietas par mani. Paldies, Vanessa. Čau visiem, mani sauc Jānis Bērziņš, spēlēju šobrīd Rīgas Zeļos. Par sevi basketbolu spēlēju jau 20, 30 gadus jau, 25 droši vien tā var teikt. Man ir 3 mazi bērni, tas droši vien galvenais, tāpēc es arī uzzīmēju viņu. Uzzīmēju arī saldējumu, nāk no Rujens, tā ir man dzimtene, zin kā, un vienalga, kur tu esi spēlējis vai kur aizbrauc, tu vienmēr esi atceries par to pilsētu, kur tu esi uzaudzis. Un trešais, protams, ir basketbols, jo tā ir palielam visu dzīvi bijusi, un redzēsim, kas arī būs pēc karjeras. Man patīk, kā Vanessa ieplatātas, tad, kad tu pateici, ka spēlējis basketbolu, esi 25 gadus. No 25. Jā, tā kā šodien būs dažādi auditorija, arī dažādi vecumi, tad būs vēl vairāk parunāt par šo patriotismu. Ejam tālāk. Jā, tad sveiciens visiem. Ingers Aizpurs, Nacionālā bruņoto spēku virsnieks, kapteinis. Vēlos pateikties par iespēju atrasties šeit. Esmu arī ieradies savās darba apģērbā, tas ir, kas ir mana ikdiena. Un
paralēli šim visam, jā, tad basketbols ir tas pats, kas man joprojām saista, ar ko es nodarbojos. Nav tik augsts, kā man blakus sēdošam, tādā līmenī es to nedaru vairs, bet jā, es joprojām to daru, un tad es sāku jau pirmajā klasītē, un tad esmu izgājis šo pilno ciklu, kas ir jaunatnes līga, līdz arī Latvijas augstākā līga, un tagad jau, jā, ir cits karjeras virziens, bet tik un tā sirdslieta basketbols ir palicis. Tad 3 lietas es uzzīmēju, es uzreiz atvainojos, ka nav tik glīti, bet pati galvenā doma, tad es esmu tēvs, es esmu vīrs, un es esmu savā formā aizstāvis un sargs, un tad šīs lietas es centos, cik glīti es spēju atainot, lai parādītu, ka šajā patriotiskajā mēnesī mēs esam kopā, un ģimenes ir mūsu vērtības, un tas, ka mums tās ir jāsargā. Super, jā, šis nav tiešām par un apzīmējumiem, bet jāsaka tiešām, ka jums ir izdevies lieliski, un tā kā arī Jānis patiesībā atklāja šeit aizkadrā, ka cik gadus tu esi mācījies? Nē, kad 5-6 droši vien gāju mākslas skolā. Mākslas skolā 5-6 gadu, un mēs redzam, ka basketbols talantīgi ir dažādos virzienos, un prieks, ka jūs atklājāt tās lomas, jo šķiet tiešām, ka parasti skatoties uz basketbolistiem, viņus saista tikai ar to, ka viņi ir basketbolisti, bet patiesībā jau aiz tā treniņā, spēlēm mēs satiekam savu ģimeni, sievas, mēs esam arī valsts aizstāvi, mums ir savas vēl citas profesijas, kuras mēs apvienojam ar basketbolu, un tāpat mums ir savi hobiji un ceļošanas, gatavošanas, un mēs pārstāvam dažādas pilsētas. Un tomēr šķiet mums visiem ir kāda loma, ar kuru mēs varbūt neizvēlējāmies piedzimstot, bet mums jau tika ielikt tādā šūpulī, un tas ir būt latvietim. Bet būt tādam latvietim, manuprāt, uzreiz nenozīmē, vai ne, ka mēs tikai augam un dzīvojam Latvijā. Tāpēc es gribētu paturpināt uzreiz šo zīmēšanas punktiņu un atkal iedot jums flomasters, un tur ir nākamā lapa, kur es jums lūkšu paņemt. Un šeit jau ir atainota karte. Mēs varam parādīt. Karte ir Eiropas karte. Varbūt iespējams kādam vajadzēs vēl plašāku karti, lai parādītu. Bet es gribu, lai jūs atceraties, ir vietā, mēs saukšu dažādas vietas, dažādas jautājumus, un es vienkārši jums lūkšu atzīmēt, kur tas ir noticis, un neatlaižot flomāsteru, tad uzzīmēt, kur tad ir bijis jūsu dzīves riktējums, kur jūsu dzīve ir aizvedusi un kādās pieturās jūs esat piestājuši. Labi, viss jau sāks ar nākšanu pasaulē. Kurā vietā jūs piedzimāt? Tagad uzliekam punktiņu kartē, kurā vietā jūs, iespējams tā ir tā pati vieta, bet iespējams jūs uzaugāt pavisam citā vietā. Tad jūs varat, ja jūs uzaugāt citā vietā, varat uzzīmēt līknīt kartē, kur tad jūs arī esat uzauguši. Kur jūs nākamais ir, kur jūs esat uzsākuši spēlēt basketbolu? Citiem vēl joprojām tā ir tā pati vieta, bet skatos, kā Vanessa arī jau velk tālāk. Tālāk domājot par to, kur turpinājās jūsu basketbola gaitas. Jūs varat atzīmēt šīs pieturas. Es zinu, ka šīs pietura vietas ir bijušas daudzas un dažādas arī ārpus Latvijas robežām. Tagad droši atzīmējam tās vietas, kur jūs arī aizvedis tālāk basketbols, kur jūs esat spēlējuši, turpinājuši savas karjeras. Manuprāt, arī Vanessai iespējams pat nepietiek ar šo karti, lai atzīmētu, vai pietiek, vai iekļaujās Eiropas robežās. Ja iet arī ārpus, tad izējām ārpus nedaudz kartas, nākam atpakaļ. Ir visiem, jā? Ir. Okay, un kur jūs dzīvojat un kur jūs dzīvojat tagad? Tā ir droši vien tā pati vieta, kur jūs spēlējat tagad, loģiski, vai ne? Jā. Labi, tad lūkšu, vai es varētu no otras puses sākt ar Ingaru. Ingar, vai tu vari parādīt un pastāstīt, kur tad nedaudz par to savu dzīves gājumu un kurās vietās tu esi piestājis? Jā, tā tad Rēka, šeit ir mana kartīte. Es tad izstāstīšu, kas mums šeit ir redzams. Tātad man nav daudz punktu, es redzu, ka šeit ir sapunktots un savilkts, viss skaisti. Bet labi, tad par mani. Tātad dzimis Gulbenē, spēlēju, uzaugu un spēlēju Gulbenē līdz 18 gadiem, pabeidzu vidusskolu. Tālāk mani ceļi aizveda uz Rīgu, uz mūsu galvaspilsētu. Tur 4 gadi Latvijas universitātē, iegūstu savu izglītību arī, un tālāk iegūstot izglītību, es devos uz savu
noslēdzošo basketbola karjerā pieturvietu tā bija Liepāja, tātad 2 sezonas Liepājā, un ar šo arī mans ceļš ir aizvedis atpakaļ mani uz Gulbeni, kur es turpinu spēlēt, kā es beidzu Liepājā spēlēt. Tātad šis mans cikls ir noslēdzies tur, kur viņš ir arī sācies. Tā, un es visticamāk, ka tā arī es turpināšu, cik es ilgi arī basketbolu spēlēšu. Tas gan ir tāds lokāli patriotisms, manuprāt, viena no tādām patriotismu tieši izpausmēm, par ko mēs šodien runāsim, cik forši ir atgriezties mājās tieši pilsētā. Jāni, tev, manuprāt, ir daudz līniju un punktu kartē. Man drusku vairāk, jā. Piedzimu Limbažos, bet pa lielam visu bērnību ir Rūjena. Tad arī sāku spēlēt tur basketbolu, pēc tam arī Valmierā, jo viņi bija apvienotā komanda. Tad pārvācos uz Valmieru pēc 6. klases. Pēc tam jau bija atkal tālāk Rīga. Tad aizbraucu uz Itāliju, uz Sicīliju. Tad bija atpakaļ Ventspilī. Tad Spānija, Grieķija un 4 gadi bija Polijā. Un tad bija arī pa starp vēl Igaunija, bet šobrīd esmu atpakaļ, jā, un izskatās, ka nākamos 3 gadus tā arī palikšu un redzēs, vai varbūt arī nobeigšu šeit. Interesanti. Es redzu, ka tavs tas dzīve tev ir daudz, kur aizvedus. Tas būs tieši interesanti šajā sarunā par Latviju un patriotismu. Es neteiktu, ka man būtu tik interesanti, jo es esmu dzimusi, uzaugusi Rīgā, arī uzsāku savus basketbola gadus Rīgā. Turpināju spēlēt Rīgā, tagad spēlēju arī Rīgā, bet pa ceļam man ir sanācis pamēģināt uzspēlēt Spānijā 2 gadus. Tad vēl pagājušajā gadā es esmu spēlējis Kiprā, bet tā, ceļojot ar lielo komandu un visām citām jauniešu izlasēm, man ir sanācis spēlēt, man liekas, visās Eiropas valstīs. Arī es paspēju aizlidot uz Ķīnu, Japānu un Koreju ar lielo sieviešu izlasi. Liels paldies par šādu iespēju, jo es citādāk, es domāju, nebūtu tuvākajā laikā aizbraukusi. Un basketbols vēl man deva iespēju aizlidot uz Ameriku, pamēģināt junior NBA kam, bet bija Covid gads un man tas neizdevās. Tas arī viss. Es esmu vēl sava ceļa sākumā, tāpēc varbūt pēc kādiem 10 gadiem man būs vairāk līnijas sazīmēts. Jā, interesanti, jo arī vienmēr braucot pie skolēniem un stāstot par un ap basketbolu, tad arī šis ir viens no tādiem punktiem, ko mēs sakām, ka basketbols ir iespēja gan apceļot pasauli, ieraudzīt dažādas kultūras, gan arī padzīvot. Es mums gribot, negribot, bet kādu laiku mēs pavadām citā valstī. Tāpēc arī tieši nākamais jautājums ir par to, skatoties jūs tajās kartēs, kur ir vieta, kur jūs esat jūtaties vislabāk vai esat jūtušies vislabāk? Tā, jautājums man. Jā, labi. Kur es jūtos vislabāk? Vislabāk jūtos tur, kur ir mana ģimene, kur ir tātad, praktiski tās ir šobrīd 2 vietas. Tātad, tā ir vai nu Gulbeni, kur ir mana visa ģimene, vai arī kur ir mana sieva, meita, tad tas ir Rīgā, kur mēs dzīvojam šobrīd. Tas ir arī viss mani punkti, no kurienes iziet mana labsajūta un laime. Jā, tas tāds īsumā par šo. Skaisti piespēlēm, jā. Es droši vien pievienošos Ingaram, jo man arī labākā vieta droši vien ir mājās Rūjenā, blakus Rūjenai Virķēni tādi, kur man vecāki dzīvo. Tad, protams, arī Rīga, kur ir visa ģimene un sieva bērni. Bet, ja tu man prasi no valstīm, kur ir spēlēts, tad droši vien mīļākā man bija Sicīlija. Jo es esmu tāds, kam garšo labi paēst, un tur bija ļoti labs ēdiens, un plus jūra, viss silts, un forši vispār kopā tajā gadā bija dzīvot tur. Tā droši vien tāda mīļākā vieta. Man tieši tāpat. Es jūtos labi tikai tur, kur ir ģimene, un kad esmu prom, es nevaru izbaudīt basketbolu, jo šausmīgi ilgojos pēc mājām, pēc draugiem, pēc ielām, pēc ēdienu, pēc kultūras, pēc pilnībā visa. Bet kur es vairāk jutos komfortā, laikam bija Kipra laikapstākļu dēļ, un īsnībā viņiem kultūra diez ko var pielīdzināt arī mūsējai. Tāpēc, jā. Jūs visi jau nosaucāt, jau nedaudz arī pamatojāt, kāpēc tieši šeit vislabāk, un prieks dzirdēt, ka jūs nosaucāt, laukoties, jā, ka Latvija un Latvijā ir vislabāk. Kā jūs teikt, jā, jau ieskicēja, ka gan tā ir ģimene, gan kultūra, bet kas vēl ir tieši tas, kas jums šeit Latvijā patīk un kāpēc šeit ir
vislabāk gan atrasties, gan spēlēt? Tā, atkal es turpināšu, labi. Šis kāpēc šeit ir labāk, tas ir ļoti plašs jautājums, bet manā gadījumā tas ir, es mīlu praktiski visu, kas ir saistīts ar Latviju. Tas ir gaiss, ko mēs elpojam, tā ir zeme, pa ko mēs staigājam. Tas bija arī daļēji izvēle, kāpēc mana profesija ir un kāpēc es šāda apģērbā sēžu tagad. Un viss, kas ir latviskums un ar latvisko kultūru, vērtībām, tradīcijām saistīts, ir iemesls, kāpēc šī ir labākā zeme priekš manis pasaulē. Un šīs ir tās vērtības, ko mēs saglabājam un turpinam saglabāt. Super, Jāni, kā ar tevi? Man droši vien galvenais būtu valoda varbūt, jo pavadot tagad vairākus gadus Polijā vai ārzemēs un atbraucot uz mājām, redzēju, kā man bērni pilnīgi izmainās, ka viņi sāk runāt latviski ar kādu, nevis Polijā, pieņemsim poliski un citās valodās. Un tas tajā brīdī es arī sapratu, ka pa lielam ģimene ir svarīgākais, un tāpēc arī parakstīju un paliku Rīgā, jo ne tikai tētis, mamma vai ģimene apkārt draugi, bet vairāk kā tieši bērniem, lai viņi uzauga Latvijā, un tas, manuprāt, ir galvenais. Vanes? Es piekritīšu pilnībā visam, kas bija iepriekš minēts, jo man tieši tāpat ir Latvija piesaist ar vērtībām un emocionālo saikni. Viss, kas ir Latvijā, ir daba, ēdiens, mani draugi, mana ģimene. Un nekur citur es nevarēju dabūt to siltuma sajūtu kā mājās. Un man īsti nav ko piebilst, vienkārši es uzaugu Latvijā un man pietrūkst, kad es esmu prom, un īstenībā tikai tad, kad es esmu padzīvojusi ārpus Latvijas, tad es sapratu, cik vērtīgas ir šīs lietas, un es apzinājos, cik svarīgi man ir Latvija. Ja, manuprāt, ieskicējāt tādu tiešām, cik ļoti jūs esat tādi patriotiski pret šo zemi, pret kultūru un visu. Bet es gribētu pajautāt jums, un pie reizes arī, ka jūs varētu parādīt, kas jums ir patriotisms, un es zinu, ka jums ir līdzi kāda lietiņa, vai ne, kas jums simbolizē patriotismu. Un es redzu, ka ir paņemts, varbūt šajā brīdī mēs varam izvilkt, kad paņemt. Jā, es jau. Jā, tērpā. Neko, kam Jānim ir aiz muguras, jā, Anes. Jā, viņam bija viens no mājas uzdevumiem bija paņemt un padomāt vai nu par lietu vai kādu simbolu, jebko, kas viņuprāt simbolizē patriotismu un kas viņiem ir patriotisms. Tāpēc sāksim šoreiz ar Vanes. Jāni, paveicies, sēž pa vidu, visu laiku ir otrā atbilde. Vanes, redz, ka tev ir rupmaizīt līdz. Man ir rupmaize, jo es nevarēju izdomāt neko, kas precīzāk raksturot manas sajūtas. Kāpēc rupmaize? Tas nav tieši rupmaize. Tas tā doma dziļāk ir par ēdienu, jo tad, kad es esmu ārzemēs, es vienmēr meklēju biezpienu, rupmaizi, kaut kas, kas nav ārzemēs, kas ir tikai Latvijās. Kad es sāku domāt par ēdienu, reiz iedomājos par ielām, ko es darītu Rīgā, ko es satiktu, ar ko es izietu ārā un ko es darītu, un viss sākas vienkārši no ēdienas ar vēduru. Jā, droši vien tur mammas recepts. Jā, visi ģimenes pasākumi, mammas vakariņas, zupiņas un viss. Super, jau sajūtu jau valsts svētkus un taisā šajā. Jāni? Nu, man varbūt mājās, ko es domāju tieši par patriotismu, baigi daudz nebija, jo lielākā daļa mantas man stāv pie tēva. Bet tas, kas man bija dzīvoklī, tas man bija šis, kas man vienmēr atgādina par basketbolu, par nacionālo izlasi, šitā jauniešu izlasi, kur mēs dabūjām sudraba medaļas, un man vienmēr atgādina, kad 3 zvaigznes izlase, tas ir palielam lielākais patriotismu līmenis, kur tu arī parādīt, cik tu esi patriotisks un lojāls pret Latviju, savu dzimteni. Un tāpēc man šī bilde parasti stāv, un es viņu, kā var pateikt, daudz novērtēju, ko esmu izdarījis, un tā tas ir. Jā. Šī bilde arī ir kā motivators reizēm pirms spēlēm? Vai? Tas ir ļoti jau sen, jau 12 gadus atpakaļ, bet es domāju, tas ir motivators varbūt maniem bērniem, kā parādīt, kad tēvs ir spēlējis, kad ir bijis uz avīzes arī. Ka vienkārši, kad tas ir lepnums spēlēt izlasē. Noteikti, jā. Inger, vai tev ir vislielākais, jā, paņemts līdz aksesuārs, tas jau ir, jau tā saprot, jā?
Tas ir mans lauku kaujas formastērs, bet tas nav tas svarīgākais aksesors. Svarīgākais ir tas, ko mēs nesājam šeit. Tas ir katras diena, ko mēs pavadām ar augstiem standartiem, ar mūsu mērķi, kam mēs vispār to visu darām. Tāpat kā mums ir Latvijas basketbola izlase, mums ir sieviešu izlase, mums ir jaunatnes līga, un tad mēs ar savu piederību šo zīmi, ka mēs esam piederīgi mūsu valstī, tāpat kā mēs ar šīm 3 zvaigznēm demonstrējam to, ka mēs esam daļa no šīs sabiedrības, daļa no cilvēkiem, kas šeit dzīvo un kas nes šīs te vērtības. Un super jau arī iezīmēja jau vienu no nākamajiem tādiem jautājumiem, ka šī tāda lielā tēma ir par patriotismu, un šis vārds īpaši novembrī izskan bieži un par to runā. Un mēs bieži lietojam šo vārdu, bet ko tas vārds nozīmē? Un, ja es droši vien pajautātu arī skolēniem vai mūsu basketbolistiem, treneriem, jebkuram teiktu, ka patriotisms ir pielikt šo lentīti, aiziet Lačplēšdienā nolikt svecīti, bet tas tikai ir par to, uztaisot bildi Instagramā, ieliekot un uzliekot, ka ir Lačplēšdiena un Latvijā hashtag, un vai tas ir par kaut ko vairāk? Kā jūs teikt, kas ir patriotisms? Man liekas, tas ir ļoti plašs jēdziens, un katram tas ir ļoti individuāls, bet kā es to uztvertu, būtu, ka tu Latvijas vārdu pasaulē nes ar godu, un tu nekautrējies, ka tu esi latvietis, un citi teikt, mazs latvietis, man varbūt tā bērnībā bija, bet tagad es to pilnībā citādāk skatos, es eju, un es saku, es esmu no Latvijas. Un, jā, mums ir tādi sasniegumi, jā, mums ir tāda daba, un ka es esmu liela, un savā ikdienā es cenšos Latviju padarīt labāku. Nevis tur pamanīt kaut kādus mīnusus vai sīkumus, bet tieši otrādāk atrast plusus vai atrast iespējas, kā to Latviju padarīt labāku. Tas ir mans definējums. Jā, paši, ka mēs tādi, kā mēs sakām, ka iztaisnē mugurkaulu un nesam to Latvijas vārdu tālāk. Jā. Jāni? Man varbūt mazāk tas viss ir ar kaut kādām bildēm vai tam līdzīgi, bet es mēģinu iemācīt arī saviem bērniem, kad mēs svinam arī ārzemēs būdami visus Latvijas svētkus, dzimšanas dienas, Vāčplēša dienas, un mums ir parasti galds vai nav, kur tu atrodies. To es vienmēr svinu, tāpat arī pa visiem sportveidiem, ka mēs skatāmies kaut vai, nezinu, Spānijā vai Polijā, tu seko līdz tur hokeja izlasēji, un tādā ziņā es to saskatu kaut kādu patriotismu, kad es atbalstu savu valsti, arī vienalga ar kaut kādiem ārzemju draugiem, tur palielos, ka Latvija tur 5. vietā pasaulē basītī, tur parāda, ka mēs esam maz valsts, bet esam spējīgi, un es to patriotismu viņiem parādu, ka esmu īsts patriots. Jūs saskatāt kopīgas, ka jums tas patriotisms tāds lepnums, ka mēs lepojamies, ka esam latvieši, mūsu kultūru, mūsu sportistiem, un nekaunamies teikt, ka mēs esam latvieši. Kā ir ar tevi, Ingar? Jā, tad patriotisms, kā jau minēju, ir tāds plašs jēdziens. Viņš var katram atšķirties. Manā izpausmē patriotisms ir arī lepošanās ar to, kas es esmu, kā no kurienes es nāku. Tas ir jau iepriekš, tu minēji lokāla patriotisms, tad šeit ir ne tikai lokāla patriotisms, tas ir par mīlestība pret savu valsti, pret to, ko mēs šeit darām, un vērtības, ko mēs pārstāvam. Un arī šajā gadījumā minēja, ka kurš ieliek bildīti, vēl kaut kādas lentītes uzliek, tas arī ir būtiska sastāvdaļa no šī visa. Jo tikai kopīgi, roku rokā ejot, mēs varam veidot šo te kultūru, mēs varam veidot šo te saticību un labklājību. Jā, super. Es ieminējos par bildēm, tāpēc, ka to ļoti izteikti redzēt tieši loģiski, ka tagad ir gan sociālai tīkli, Instagrams, arī TikToks, Facebooks, ko visaktīvāk lieto tieši jaunieši jaunatnes līgā. Un tāpēc arī gribu, lai jūs pašķirstat jau to nākamo lapu, un mēs nedaudz parunājam un padiskutējam par to, vai patriotisms ir mainīgs dažādos vecumos un dažādos laikos. Un viena no lietām, ka šeit esat jūs, jo viņi visiem kopīgs ir tas, ka viņi ir spēlējuši Latvijas jaunas basketbola līgā. Un, kā redzam, no šejienes, no Latvijas jaunas basketbola līgas nāk lieliski cilvēki, un tieši tur sāks arī viss ceļš uz gan dažādām profesijām, gan iespējām spēlēt izlasē un uzvilkt sarkanbaltu sarkano, bet tagad ieskatoties acīs un uz sevi, atskatoties tajā vecumā,
kā jūs teiktu, vai kā jūs toreiz skatījāties uz patriotismu, uz spēli, uz karogu, uz Latviju, un vai tajā vecumā vispār domājāt tur gan spēlēšanu Latvijas izlasēs, vai par savu komandu, par savu pilsētu, vai jūs par to nedomājāt un tikai gājāt laukumā un darījāt savu lietu? Es redzu, ka Vanessa ir gatava. Jā, arī Man parādi. 14 gadi, un tajā brīdī godīgi es biju tā, kura ieliktu bildīti, es esmu patriots, svinam Latvijas dzimšanas dienu un viss iet tālāk. Tad tajā vecumā es vēl nesapratu, kas tas ir, un man liekas, to nevajadzētu uzspiest, to vajadzētu bērnam pašam saprast, lai viņš to izjūt, un man tās pirmās sajūtas bija, kad pirmajā izlasē mēs dziedājām himnu. Un es skatos, un man tētis raud, vienkārši apraudājies, visa zāle stāv kājās un dzied, un tikai tad man atnāca tā apziņa par Latviju, patriotismu un no kurienes es nāku. Iepriekš es tiešām vienkārši ieliktu bildīti, es esmu latviete un viss aiziet. Tajā vecumā, kad nomainījās tā Kolibrija spēlēja komandā, nomainījās uz sarkanbaltu sarkano formu, tad tā patiešām sajūta, apzināti sajūta. Drīzāk tajā himnas laikā, jo iepriekš man bija mērķis tikt izlasē kā individuālo mērķi, ka es esmu laba spēlētāja. Bet, kad bija himna, sākās himna, viss vienkārši tā kā apmainījās uz 180 grādiem. Jā. Un, ja es varu uzreiz uzdot nākamo jautājumu, vai tas bija tāds klikšķis arī turpmāk? Tu jau turpināji spēlēt jaunatnes līgā. Jā. Un vai tas bija kaut kāds tāds, kas mainīja visu tavu skatījumu par patriotu attieksmi pret komandu? Jā, tas noteikti mainījās. Es uz izlasi citādāk skatījos, un es pat teiktu, tagad vistuvāk pielīdzināt tiem, kas nav spēlējuši Latvijas izlasē, kad nāk uz vīriešu izlases spēlēm, un kad vienkārši, cik arēnā 12, vairāk tūkstoši, bez nekādas tehnikas palīdzības dzied Latvijas himnu. Ir kāds, kuram neuzmetās zosādi vai nesariesās asaras, un man liekas, tas tāda dziļākā sajūta, ko var izprast patriotismam. Jā. Piekrīt, jā, Jāni. Par himnu es tev pilnībā piekritīšu, jo man arī tagad, atgriežoties Rīgā, bija Latvijas himna skanēja pirms vienas spēles, un es atkal noķēru to sajūtu, ka tu vari dziedāt, jo iepriekš man bija visu laiku kaut kāds citu valsts himns, un tiešām tajā brīdī tu pilnīgi savādāk to tās sajūtas ir, ka tu dzirdi savu himnu un tu spēlē priekš Latvijas vai tam līdzīgi. Bet jaunatnes līgā bilde man ir šāda, tajā brīdī noteikti es neko tur baigi nedomāju par izlasēm vai tam līdzīgi. Vairāk bija kaut kāds lokāla patriotisms, ko vecāki bija ielikuši, kad es tur bērnībā gāju labu gājienā, tad tur ir skolu derbijas, tu cīnies par savu skolu, pēc tam jau ir zem Valmieras, tu cīnies par savu pilsētu, tur pret citām komandām arī citos turnīros. Arī tad sākās kaut kāda ārzemju turnīra, tad bija vairāk patriotisms par savu pilsētu. Bet, protams, kad tik pirmo reizi kaut kādā U16, tad pilnīgi savādāk. Tur jau ir izlases krekls, pilnīgi cits sajūtas, un tad arī sākās palielam tāds liels patriotisms par valsti un tam līdzīgi. Jā, man patīk tas, ko tu minēji, ka tas patriotisms ir arī pret savu komandu, patriotisms pret savu pilsētu no turienes, kur tu nāc, jo, manuprāt, tieši tajā jauniešu līmenī bieži ir, tikai tad, kad es spēlēšu un uzvilkšu Latvijas izlases kreklu, tikai tad es būšu patiešām patriots. Patiesībā to var ikdienā būt jau ar šiem darbiem. Jā, un tad mana jaunatnes līga. Pēdējo reizi spēlēju jaunatnes līgā 15 gadus atpakaļ. Šeit var redzēt skaisti, kā es vēl uzlikt varēju arī pietiekoši augstu. Jā, 15 gadi atpakaļ. Tajā brīdī es noteikti neko tādu nedomāju, kas būtu. Es pat nedomāju, ka es kādreiz būšu profesijā un pārstāvēšu profesiju, ko es pārstāvu tagad. Pat ne tuvu. Tas bija tāpat kā šis lokāla patriotisms. Jā, es pārstāvu savu pilsētu, es gribu spēlēt basketbolu, man ir manī šie sapņi par basketbolu, ka es tagad sasniegšu kaut kādas virsotnes un man izdosies tas viss. Un tas bija
praktiski viss, par ko mēs domājam. Tad mēs domājam noteikti par to, kā mēs absolvēsim vidusskolu vai ģimnāziju, kurš mācās kurā vietā, un kāda tad izskatīsies mūsu dzīve uz priekšu. Jā, tas ir tas jaunatnes līgas burvība, kad tas māca izbaudīt basketbolu. Protams, rezultāti komandas, kurās spēlē, ir atšķirīgas, bet tas iemāca, kas ir basketbols, ko dot trenēšanās, kas ir disciplīna, kāda ir loma vecākiem, treneriem, komandas biedriem, kurš kuram ceļu, kurš palīdz kuram uz kādu virzienu doties. Un var redzēt, man blakus sēž 2 ļoti augstā līmeņa basketbolisti, un viņi var noteikti apstiprināt par to, ka šī te loma jaunatnes līga ir neatsverama. Noteikti. Un, bieži arī tiek diskutēts, Vanessa arī ieskicēja jau šo, un arī Ingars runāja par to, vai patriotismu var un vai vajag mācīt, vai to var arī ieaudzināt, vai arī tas vienkārši ir jāpiedzīvo, tāpat kā arī Vanessa teica, kad es to piedzīvoju caur himnu, tad arī ir jautājums, kāda ir vecāku, treneru un varbūt visas sabiedrības loma, lai mēs jauniešos ieaudzinātu. Bet vairāk gribētu likt uzsvaru tieši basketbolistiem, jauniešiem, treneru un vecāku lomu. Es varbūt varu iestarpināt. Es vienkārši redzu ar saviem bērniem, ko es daru, un kā man bija bērnībā, ka palielam galvenais ir kādu vecāku priekšstatu tev rada. Ja viņi svin svētkus, tu svini, un tu pēc tam saviem bērniem arī mēģinās svinēt. Un tāpēc es mēģinu piekopt to pašu, ko man visi vecāki darīja. Visas svētku dienas savācamies kopā, kaut kāds kūkus galdu vai tam līdzīgi, jo to es zinu, kad arī man bērni būs patrioti pēc tam. Bet ja vecāki to neieliek, būs diezgan grūti bērniem pašiem kaut kā atrast to veidu, kā kļūt par patriotiem. Tad viņi jau gaidīs šo 18. novembri, 11. novembri, jau zinās, ka tā ir svētku diena, jā? Kūciņi, kas tas tā diena, kas jāsvin. Jā, tas ir jau labs veids, kā no pašas bērnības sākt apzināt, ka tā ir svētku diena. Jā, tas ir piemērs, ko mēs rādam. Tas attiecas pilnīgi jebkurā dzīves sfērā, jebkurā lomā. Tas ir vecāki un treneri šī gadījumā ir pirmie, kas rāda piemēru. Ar savu piemēru viņi parāda to, ka jā, mēs ticam šīm vērtībām, mēs ticam šai valstī, un mēs ar savām darbībām arī to realizējam. Tas ir tāpat kā 11. novembrī aiziet uz brāļu kapiem nolikt svecītes, pieminēt mūsu kritušos karavīrus vai pieminēt mūsu brīvības cīņās piedalīšos cilvēkus, kas ir atbalstījuši gan tieši, gan netieši, tāpat kā arī šobrīd. Un šī te kopā būšana, vērtību skala, tā ir tā, kas ir nāk, viņa neiegūsti tāpat vien. Tātad ir ar piemēru, ar izskaidrošanu un ar pašiem kaut kādā brīdī ar apziņas atnākšanu. Tas veicina šo te visu. Jā, noteikti. Vanessa? Jā, man pat nav ko piebilst. Es tikai piekrītu, ka arī es savus bērnus audzināšu un mēģināšu viņiem iemācīt tradīcijas un parādīt vērtības, lai arī viņi to turpina un viņi vienmēr atbalsta Latviju. Un ko es varu piebilst ne kā vecāks, bet kā basketbolista jauniešiem, izlase nav vieta taviem individuāliem mērķiem. Tu cīnies par valsti un tu dari visu, lai komanda izskatītos labi laukumā, lai komanda uzvarētu, nevis tu uztraucies par saviem punktiem, par savu statistiku. Un īstenībā jau nevienā komandā tas tā kā neies cauri, ja tu uztraucies tikai par sevi, kā komanda uzvarēs. Bet Latvijas izlasē tas īpaši tam jāpievērš uzmanību. Ja šis jautājums varbūt vairāk Ingram man interesē, ja tu teici, tu spēlēji un sāki spēlēt Gulbenē. Viņš no tādas, mazas pilsētas, un tas ir jums veids, kā parādīt, kas ir Gulbene un aizstāvēt Gulbeni. Un varbūt tu atceries kaut kādas konkrētas lietas, ko treneris ir darījis, lai jums veidot šo lokālu patriotismu. Tātad Gulbene ir maza geogrāfiski un iedzīvotāju skaita ziņā, bet basketbola ziņā viņa ir lielpilsēta, es teiktu, viena no tām, kas ir ražojusi visvairāk basketbolistus visā mūsu basketbola saimē. Un tas bija ļoti vienkārši par lokālu patriotismu. Mums bija Gulbenes buki. Tātad, tas bija tāda vieta, kur sanāca apmēram puse visas pilsētas sporta zālē, pa logiem skatījāmies, kad bijām maziņi. Un šis lokāla patriotisms izveidojas pats no sevis. Viņš bija tieši ar basketbolu saistīts, tā kā Gulbene asociējas tikai praktiski, nav praktiski vai tikai, bet ļoti lielā mērā ar basketbolu.
Jā, tā ir basketbola pilsēta, un šis te lokāla patriotisms izveidojas tīri no sacensību gara. Šis ļoti labs arī papildu jautājums ar Jānim un Vansai. Redzam, ka Gulbenē tiešām vienmēr tās zāles ir pilnas ar jauniešiem un treneri ved bērnus skatīties basketbolu, viņi paši grib. Ko darīt Rīgā vai arī Latvijas izlases, kad spēlē, vai būtu jāved bērni skatīties basketbolu un kā to veicināt? Ko pati es esmu piedzīvojis, mana jaunatnes trenere Mudīte Gūtmane, viņa organizēja lielos busus un veda mūs uz TTT Rīgas spēlēm. Un dažreiz es arī redzu, ka arī, kad es spēlēju, nāk jaunās meitenes un tādā barā atnāk pulkstens ir, nezinu, 7:45, vienkārši 30 meitenes ienāk zālē. Un man liekas, tas ir ļoti forši un tas palīdz attīstīt tā kā, un izplatīt basketbolu jauniešu vidū. Jā. Es piekritīšu, jo, man liekas, galvenais ir emocijas, ko bērns var noķert tādās lielās spēlēs, kad, nezinu, pilna zāle, visi dzied himnu kopā, labas emocijas. Un tas pēc tam iedos viņam kaut kādu impulsu savā basketbola karjerā, lai parādīs, līdz kurām līmenim tev jātiecās. Un arī piekritīšu Ingaram, kad arī es nāku no Rujienas, kas bija kur nāk arī daudz labi basketbolisti ārā un tieši varbūt derbijas pret Gulbenes Bukiem, Almieru pret Bukiem tajos laikos bija man kaut kāds īpašs tāds, nezinu, duelis. Un kad es pēc tam, jau vairākas reizes, man liekas, Gulbeni vinēja Almieru. Un kad es izaugu, tad man arī vienmēr asociējās, kad mēs spēlējām pret Gulbeni 93. gadi, un tas bija tāds, nezinu, vidzemes derbijas. Un tas tieši, man liekas, ieaudzina to patriotismu lokālo, jo sākot ar pilsētu mačiem, pēc tam jau arī ārpus Latvijas. Šis mums varētu būt tāds kopīgs aicinājums arī treneriem un vecākiem tomēr rādīt piemēru un vest uz spēlēm. Pareizi, ja, gan uz izlases, gan uz klubu līmeni un tad audzināt patriotismu. Jā, un runājot par jaunatni, tad viņi ir arī aktīvi uzdevuši jautājumus, jo iespējams jūs pamanījāt, ka Instagram sadaļā, story sadaļā, tad mēs aicinājām viņus uzdot jautājumus, un šis būs tas brīdis, kad mēs uzspēlēsim tādu jautājumu un atbilžu raundu. Tā kā varam padzerties un varam iekārtoties, un tad mums būs... Tik daudz jautājumu? Tik daudz. Šausim. 2 jautājumi tev bija, Anes. Jā, tādēļ mums tiešām bija vairāki jautājumi, un es atļāvos tos dažus jautājumus iedalīt tādā kategorijā kā ātrie jautājumi. Tie būs jums visiem. Jā. Es uzdošu jautājumu, un jūs pēc kārtas šaujat vaļā, kas jums pirmais nāk galvā. Gatavībā, jā? No kuras puses sāksim? Jā. Anis izvēlējās. Labi, kāds ir jūsu mīļākais ēdiens no Latvijas virtuves? No Latvijas virtuves. Zirņas peķi. Biespiens. Jā, biespiens. Mīļākā latviešu dziesma? Cerību laiks. Igo. Labs gabals. Man baigi daudz, man ir viss playlists pārsvarā no latviešu dziesmām. Es droši vien viens no retajiem basketbolistiem, kas hip-hop vispār neklausās. Es pat nevaru izvēlēties. Man patīk Igo, patīk visas vecās dziesmas. Es patīšu kaut kādu dzelsgriezēju līvi. Aiziet. Austošā saule. Tautu meitas, man liekas, izpilda. Jā, arī super gabals. Nākamais ir filma. Kādu filmu iesakat noskatīties visai ģimenei? Latviešu? Nav precizēti, bet runāsim par latviešu filmu. Jā, esmu tieši šajā laikā svētku nedēļā. Apdomāšos. Es arī apdomāšos. Tīklā. TTT leģendas atgriešanās. Es piekritīšu Vanesai, es arī labprāt to filmu gribētu redzēt. Tā varbūt nav ģimenes filma, bet tagad es biju uz Zilais evaņģēlijs. Jā, ar bērniem varbūt īsti nav īstais materiāls, bet ļoti kvalitatīva filma.
Super, ir iespēja tiešām noskatīties, kā Vanesa arī iejūtās aktrises lomā, un to, starp citu, arī būs jautājums. Un, Ingers, Gerika, tu īstenībā teiksi kaut kādas tur Rīgas sargi vai, tādas filmas. Es tagad pēdējais biju, man ļoti tādas emocijas izraisīja daudz un plašas par šī filma, tieši Zilais evaņģēlijs. Tāpēc es tagad viņu uzreiz nelielu reklāmu uztaisīju viņiem. Lieliska ideja ģimenes pasākumam aiziet uz kino, gan Tumšzilais evaņģēlijs, gan TTT filmu tīklā. Nākamais jautājums. Kurš cilvēks visvairāk veicina jūsu latvietību? Man tā būs meita noteikti, jo šis ir atkal, kā pirms tam teicu par piemēru, tad es vēlos ieatzināt šīs vērtības un par mūsu vēsturi, par to, kas ir ar mums noticis un kā ir bijis, un lai saprotu, kāpēc tētis dara to, ko tētis dara. Es vairāk liktu uz saviem vecākiem, jo viņi man bija piemērs, ir aizvien vēl piemērs, un precēti, 50 gadus un dzīvo laimīgi kopā, un tas ir mans piemērs. Bravo. Es teiktu, ka visi ģimenes locekļi no tēva puses, īpaši es izceltu savu tanti Mariku. Viņa turpina visas ģimenes tradīcijas un mēģina visus saturēt kopā vienmēr uz svētkiem un visādus vainagus taisa un Jāņus organizē, un viņa ir tas iniciators, lai visi tā kā savāktos uz konkrēto datumu. Sveiciens Marikai, un katram ir vajadzīgs šāds cilvēks ģimenei kā Marika, kas saved kopā. Un noslēdzošais ir top vieta Latvijā, ko parādat ārzemju draugiem. Vecrīga. Tā ir vienmēr kvalitatīva, tā, neteiksim, izklaides vieta, bet ko parādīt saviem, piemēram, ārzemju kolēģiem, vēl ko vienmēr rekomendēju Vecrīga, ir tā, kas ir jāapskatās. Es varbūt ieteiktu Siguldu. Bija paši šajā rudenī jau aizbraucis tagad, ka labs krit, un forša pilsēta, viss sakopts, un ir daudz ko redzēt, man liekas. Es rādītu gan Vecrīgu, gan Siguldu, protams, bet no savas puses saviem draugiem mēģināt parādīt mūsu dabu. Konkrēti Priedēni, tas ir Priežu mežģiņš pie Jūrmalas, un tur ir pirts, un es parādītu, kā mēs peramies Latvijā un kāda mums ir daba un klusums mūsu pašu mežā. Lielisks izvēles, lielisks tiešām arī atbildes uz ātriem jautājumiem. Nākamais jautājums man tā ļoti arī patika. Un likās interesants, tur varbūt arī garāk atbild vai īsāk, bet mēs jau zinām, ka patriotisms nav tikai par to labo un tikai par plusiņiem. Tāpēc bija arī šāds jautājums. Kas jums Latvijā reizēm uzkrīt uz nerviem? Pēdējā laikā tie ir laikapstākļi. Ja skatāmies lietus un ziemas bez sniega, tas ir, tas uz nerva kāp mazliet virsū. Jāatzīst pat ļoti. Man droši vien līdzīgi, jo pēdējās 2 sezonas bija Polijā, un tur bija laikapstākļi diezgan tādi paši kā Latvijā. Visu laiku pelēks, sniegs nav. Tas varbūt tādu drūmumu vispār sajūtas rada, kad tā labāk ir augsts ar sniegu nekā viss ir pelēks, slapšs, un tas man vienīgais nepatīk varbūt. Piekrītu. Īsti nav par ko sūdzēties Latvijā. Tikai 50 pelēkās nokrāsas. Jā, mēs paši veidojam to Latviju. Varbūt par kādu bedri uz ceļa. Vai tas tik svarīgi? Jā. Jā, tā ir saskatīt vairāk to pozitīvo nekā negatīvo, kas šeit ir. Nākamais jautājums bija adresēts tieši Vanesai. Vanesa, kādas ir sajūtas filmējoties TTT filmā? Kā basketbolistē, tā ir pilnībā cita pieredze. Tas ir ļoti kaut kas jauns, un īstenībā pirmo pusgadu es nevarēju normāli filmas pastīties, jo es ieraudzīju, kā viņas veido, un man likās tā kā, es zinu, kā to darīju, ko tu man te tagad tēlo, bet tas bija kaut kas īpašs, jo tas bija filmēts par TTT, un es pati spēlēju TTT, un īstenībā es pati nezināju to TTT stāstu, kas bija pirms Uljānas laikiem, un es labprāt pamēģinātu vēlreiz. Bet mans ātrais papildu jautājums, kā tev ir tagad spēlējot TTT, zinot šo vēsturi, vai kaut kas pamainījies? Es teiktu, tas patriotisms ir vēl dziļāks un stiprāks, un jā. Super. Nākamais jautājums ir arī kungiem. Ingar un Jāni,
Jūs esat viena no pieredzējušākajiem spēlētājiem komandā, un šeit ir jautājums, vai tas uzliek kādu papildu lomu? Droši vien jautājums ir par ģērbtuvēm, sarunām, treniņu procesu. Man pa laimi, es neesmu vecākais komandā. Tur cits kapteinis un viņam vairāk pienākumu, bet, protams, tu tos jaunos nedaudz pamāci, pavelc uz zobu kaut kur, un es mēģinu darīt tā, kā manīm darīja, kad es biju jauns, un kas motivēja man tiekties uz augstāku līmeni, tāpēc es mēģinu kaut kā palīdzēt un aizrādīt, ja kaut kādas problēmas, bet pa lielam parādīt ar savu piemēru, kā jāspēlē ir. Jā, manā gadījumā ir Gulbenes Buki, kur es šobrīd spēlēju, tad mans pamatmērķis vispār ir jauniešu attīstība, kas mums ir no Gulbenes komandas. Tad pēdējā laikā, pēdējos 4 sezonas, ja nemaldos, tad bija izdevies ļoti labi šis viss. Gan neskaitāmi jauniešu izlases dalībnieki, kandidāti, gan arī augstākajā līgā vairāk spēlētāji pārstāvēja. Tāpēc šis mērķis man ir nemainīgs, tāpat, kas ir šobrīd ar jauniešiem, kas mums spēlē. Pamatmērķis ir, lai viņi iespēlējas, lai viņi gūst panākums arī turpmāk. Un tad Gulbenes Buku komanda ir tikai kā tramplīns uz nākamo līmeni. Es domāju, ka noteikti gados jaunāki spēlētāji novērtē šādu pieredzējušu spēlētāju lomu, vai ne? Arī Vanessa, to gan nevar vairs nosaukt par tādu jaunāko spēlētāju komandā, bet noteikti, ka tu zini, kā tas ir, kad iedod šādu pieredzīti. Tagad jāsaka paldies arī visiem, kas iesaistījās. Paldies par aktivitāti, ka uzdevāt daudzus jautājumus un atvainojamies par reizi, ka nesanāca uz visiem šiem jautājumiem gūt atbildes no viņiem. Bet es domāju, ka šie atsaucīgie cilvēki noteikti arī atbildēs, ja izdosies noķert kādā spēlē un ne tikai uzdot jautājumu, bet arī parunāt, nofčēties un ne tikai, vai ne? Un mūsu draugi Swedbank arī ir sagatavojuši jautājumu jums visiem. Un viņi raksta šādi, ka mēs Swedbank ticam, ka izglītība ir svarīga patriotisma sastāvdaļa, jo gudri cilvēki veido labu vidi un paveic lielas lietas Latvijai. Un tad jautājums ir šāds, kādi padomi jums būtu jaunajiem sportistiem, kuri mēģina apvienot basketbolu un izglītību? Tad es varētu šeit sākt ar šo. Es esmu tīrs šāds te duālās karjeras piemērs. Tas ir, kur es spēlēju augstākajā Latvijas līgā, tas viņš saucās LBL tajā laikā, un apvienoju to paralēli ar studijām Latvijas universitātē, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Atvainojos, ka es nezinu, kā tagad to sauc. Bet izglītība ir viens no stūrakmeņiem un vērtībām par to, ko mēs vispār vēlamies šeit panākt. Šis ir sastāvdaļa no šī patriotisma, jo izglītotāki mēs esam, jo mēs spējam vairāk saprast, analizēt, ir sevišķi mūsdienu laikmetos, kad šie te mākslīgie intelekti un vispārējais paliek arvien izplatītāks, ka vairs grūti ir atšķirt, kas notiek, tad izglītība, jā, ir viens no stūrakmeņiem, kas ir jāturpina un jāattīsta šiem te jauniešiem arī. Tas tāpat ir vidusskola, gan pēc vidusskolas absolvēšanas, tad tas nākamais solis, vai tās ir augstskolas, vai tās ir kādas citas izglītības iestādes, jā, bet tas ir ļoti svarīgi, tikpat svarīgi, es teikšu, cik fiziskā sagatavotība. Noteikti. Jāni? Man varbūt drusku savādāk kā Ingaram, jo es palielam fokusējos tajā brīdī tīri uz basketbolu, bet, protams, tagad nedaudz jau karjerā ejot uz otru pusi, es sapratu, ka tomēr augstskola arī ir svarīga. Es gandrīz jau pabeidzis augstskolu tagad, bet tajā brīdī, jā, es tur vairāk fokusējos tīri uz basketbolu. Tā varbūt nebija pareizā pieeja, jo tev vienmēr jābūt ir kaut kāda arī otram variantam, ja tev karjera nesanāk, bet vidusskolā tāpat bija atzīmes labas, kaut arī daudz arī kavēju, bet mēģināju visu izpildīt un domāju arī pabeidzt diezgan ar labām atzīmēm. Super. Jā, es neatkārtošos, bet varu pateikt to, ka pati, kad spēlēju jaunatnes līgā, man ar mācībām gāja ļoti švaki, un man bija ļoti, ļoti grūti to savienot, bet tomēr es pabeidzu skolu un iestājos universitātē, lai dabūtu augstāko izglītību, jo sportistiem ir tiešām ļoti riskanti paļauties tikai uz savu karjeru, jo tava karjera var beigties jebkurā brīdī. Un ko tālāk darīsi? Un es izvēlējos
turību, mācīties attālināti, kas varbūt nebūtu labākais variants, ja tu tiešām gribi aiziet tajā profesijā, bet tas ir vienīgais veids, kā es varu savienot to ar basketbolu un ceļošanu. Un es gribēju pateikt to, ka ir daudz veidu, un skola vienmēr nāks pretī, ja tu gribi dabūt to izglītību un savienot ar basketbolu. Vienkārši ir jāmeklē tie veidi, un viss sanāks. Izcili. Te mums ir arī liels prieks to, ka mūsu viedoklis saskan ar Swedbank viedokli, to, ka ir Latvijai vajadzīgi šie gudri jaunieši un gan ir jāpieno izglītība, gan arī sports. Un tāpat arī jūs tikko nosaucāt, ka esat lieliski piemēri tam, un ka jau skatoties ar šodienas acīm, jūs redzat, kāda vērtība ir izglītībai. Un jā, nedaudz jau tā arī jau visu sarunu tā savalkot kopā. Šodien mēs daudz esam runājuši par to, kas ir patriotisms, un šķiet, ka arī no jums dzirdējām daudz par to, ka tas patriotisms tomēr ir tāds darbības vārds. Tāpēc ir jautājums, kā jaunieši jau šodien var augt kā patrioti? Būt vienotiem. Es to varu pielīdzināt savam sporta veidam, komandai, būt vienotiem, būt jaukiem viens pret otram, lai mums pašiem patīk dzīvot Latvijā, jo mēs esam tie, kas veido to vidi, kurā mēs dzīvojam, mēs esam tā tauta. Un, jā, esat labsirdīgi viens pret otru un vienoti. Nu, apmeklējiet pasākums, visas Vāčpojušu dienas, sporta pasākums ar Latvijas izlasēm. Man liekas, tas tād, arī vienos tavu draugus vai tam līdzīgi, kā parādīt to patriotismu. Jā, es vēl skatos mazliet no citādākas prizmas šo visu. Patriotisms ir process, ko mēs sākam jau no agrām dienām, un mēs viņu turpinam visas savas dzīves garumā. Tad tagad no savas profesijas, kas ir militārā profesijas skatu punkta, jā, mums ir parādījies vēl viena šāda iespēja, kas ir valsts aizsardzības dienests. Un caur šo valsts aizsardzības dienestu arī mēs turpinam veidot šīs vērtības, standartus. Un arī tiem, kas ir jaunatnes līgā, tagad spēlē basketbolu, šī ir laba iespēja, kā pēc 12. klases, absolvējot 12. klasi, ir iespēja vai 11 mēnešus vai izvēlēties dienestu zemesardzē, kā viņš var veidot šo te priekšstatu par to, kas tad ir bruņotie spēki Latvijas, kas ir valsts aizsardzības dienests, kādas ir vērtības, kādi ir šie te standarti un kādu vēstījumu mēs cenšamies nest tātad tie, kas ir gan iesaistās šajā valsts aizsardzības dienestā, gan tie, kas vēl tikai domā par to visu. Jo ir bailes, neziņa, ir arī šie te laiki, kas ir šobrīd, ir pilni ar šādiem komentāriem, kas notiek, kā notiek, bet šo te patriotisms un vienotība, ko jau minēja, tas ir tas, kas veido mūsu Latvijas, šo te garu, mūsu tautas garu, un tad es skatoties no savā tā skatu punkta, jā, tad šis te valsts aizsardzības dienests ir kā ļoti labs instruments, lai šo te patriotismu veidot un pilnveidotu. Šobrīd arī uzrunā gan zēnus, gan meitenes, kas ir... Jā, es uzrunāju gan. Tātad, jā, mēs netiek nekas šķirots, ne vairāk, ne mazāk. Tāpat es aicinu visus pieteikties brīvprātīgi uz šo te valsts aizsardzības dienestu, lai saprastu, ar ko tad mēs īsti nodarbojamies. Šīs te vērtību skala, kādu mēs piedāvājam, iziet ārā no savas komforta zonas un parādīt to, ka nav, kad izaicinot sevi, mēs varam daudz vairāk panākt, un pēc tam mūsu tas skatījums uz dzīvi ir daudz plašāks, un mēs varam turpināt šos te savu dzīves gājumu jau ar nopietnu pieredzi, un ar, kas ir svarīgi, ar draudzību, un šīs te attiecības ar saviem gan dienesta biedriem, kas mums izveidojās, ir neatsverama, un pārsvarā tā ir draudzība uz mūžu. Tā kā jā, šis ir tas mans vēstījums, ko es vēlēs pavēstīt. Jā, tad droši aicinu pieteikties un apmeklēt arī mūsu mājaslapas un skatīties to visu informāciju. Ja, manuprāt, tā ir tāda viena no populārākajām izvēlēm tieši arī basketbolistiem. Mēs redzam, ka ir vairāk šādi piemēri, tā kā prieks arī par to, ka basketbolisti novelkot šo formas krekli, tad arī kļūst tādi, turpin šo patriotismu arī citos veidos. Un šajā svētku nedēļā es gribu, lai arī mēs katrs padomājam par novēlējumu mūsu jauniešiem, mūsu tiem visiem, kas skatās, un tikai jauniešiem, arī treneriem, ģimenēm, vecākiem, mūsu atbalstītājiem. Kas tas, ko jūs šajā svētku nedēļā novēlētu vai likt par ko aizdomāties?
Droši vien es novēlētu, lai viss būtu vienoti. Zin, kā tagad arī ārā tur cīnās katrs ar kaut kādiem citām lietām, bet mēs esam visi latvieši, zin, kā jābūt visiem vienotiem, ir jālepojas ar to, ka mēs esam, tik cik mēs esam, bet galvenais vienkārši ikdienā būt Latvijas patriotiem, un to es arī novēlu, kad atcerēties, no kurienes jūs nākat, un lepoties ar to. Jā, es novēlu pavadīt šo laiku kopā ar ģimenēm, draugiem, iziet pasākumus apmeklēt, kas notiek šajā novembra mēnesī, un izbaudīt to, ka mēs esam latvieši, un lepoties ar to. Es tieši tāpat novēlu būt vienotiem, būt lepnam par to, ka tu esi latvietis, izbaudīt laiku un viss, kas mums ir Latvijā, priekš mums izbaudīt ģimeni, draugus, un tu jebkurā brīdī vari atrasties citā pasaules malā, un varbūt kādu brīdi nenovērtēt to, kas tev ir, tāpēc apzinies, novērtē un esi lepns par Latviju. Lieliski novēlējumi visiem, ne tikai jauniešiem, un es domāju, ka arī jūs noteikti kaut pa kripatiņu, bet esat likuši aizdomāties par to, kas ir Latvija, kas ir patriotisms, un iespējams kādam esat likuši aizdomāties ar par savām ikdienas darbībām. Un prieks, ka jūsos iekšā ir vieta ne tikai oranžajai bumbai, bet arī latvietībai un patriotismam. Jā, un mēs jau runājām par to, ka svarīga sastāvdaļa arī patriotismā ir būt Latvijas izlases spēlēs un vest līdzi gan savējos, gan vecāks ģimeni, gan arī visu komandu. Tāpēc jau pavisam arī drīz, 15. un 18. novembrī, mūsu dāmas Latvijas izlase dosies laukumā. 15. novembrī 18:00 tiksies ar Nīderlandes valstsvienību, un 18. novembrī 17:00 tiksies ar Igaunijas vienību. Un, Vanesa, ko tu teiktu, lai pulcinātu latviešus un jauniešus jūsu spēlē? Jā, jūsu atbalsts mums ir ļoti svarīgs, un nākat piepildīt tribīnes, lai šoreiz Latvijas himns skan pats skaļāk. Un ja visas biļetes ir izpirktas, tad droši apmeklējiet Gulbens Buks vai Rīgas Zeļas. Buki labākie. Ļoti labi šīs pozitīvās nots arī beigsim tiešām, lai visiem ir priecīgi šī svētku nedēļa. Lepojamies ar Latviju. Paldies jums vēl vienreiz, ka bijāt šodien šeit un esam lepni par mūsējiem. Čau!